Ir satraucoši, ka Rīgā sarūk latviskā vide. Arvien mazāk pašvaldībā dzirdam latviešu valodu. Arvien mazāk informācijas tiek sniegtas latviešu valodā. Tādēļ Nacionālā apvienība uzskata, ka Rīgai jākļūst par latviešu galvaspilsētu. Esmu Ritvars Jansons, Latvijas okupācijas muzeja direktora vietnieks. Mana ikdiena ir darbs kultūrā un izglītībā. Un mana pieredze ļauj strādāt Rīgas domas izglītības, kultūras un sporta komitejā. Rīga ir daļa no Latvijas, un tādēļ Rīgā nevar būt citādāk likuma kā visā Latvijā. Un tieši tādēļ Nacionālā apvienība Rīgas domē veidos tādu integrācijas politiku, kas balstīsies uz latviešu valodas, latviešu kultūras pamatu. Jo, ja mūsu mērķis ir nacionāla valsts, kurā valstnācijas valoda ir noteicošā starpkultūras saskarsmē, tad Rīgā tas nevar būt citādāk. Nacionālās apvienības mērķis ir pārēja uz apmācību latviešu valodā bērnudārzos Rīgā. Ir kliedzoša situācija, ka latviešu bērniem bērnudārzā nav vietas, savukārt viņiem tiek piedāvāts stāties krievu bērnudārzos. Pārējot uz pakāpenisku latviešu valodas apmācību bērnudārzos, mēs samazināsim rindas, apvienojot šos bērnudārzus. Nacionālā apvienība iestājas par to, lai Rīga 2014. gadā kā Eiropas kultūras galvaspilsēta būtu latviešu kultūras centrs, lai tajā būtu latviska vide un Rīgas doma rūpētos par to, lai pilsētā būtu latviski kultūras pasākumi. Pretstatā tagadējai Rīgas domai Nacionālā apvienība atbalstīs pasākums, kur stiprina Latvijas valstiskumu, latviešu tradīcijas un kultūru, kā arī pasākums, kas skaidro Latvijas vēsturi. Rīga būs latviska latviešu galvaspilsēta.